Īstenojot Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu tematiskie ciemi jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Augštētijas pārrobežu reģionā, 22. decembrī spīķeru kvartāls Rīgā bija pārvērties līdzi nepazīšanai. Norisinājās pirmais Latgales Ziemassvētku tirdziņš. Rīdzinieki un viesi varēja pārējiem izbaudīt Latgales ļaužu viesmīlību, sirsnību un līdzatvestos gardumus, kā arī mēģināt mēli mežģīt latgaliski gan dziedot, gan arī runājot. Ciemos ir daudz cilvēki, kuri tiešām ir ar prasmēm, tiešām ar kaut kādiem unikāliem talantiem un zināšanām, un tāpēc mums gribējās viņus tā kā apvienot vienā tīklā kopā ar mūsu lietuviešu kolēģiem un varbūt viņus vairāk pamācīt un padomāt, kā mēs varam to vairāk komercializēt. Mums Latgalē tiešām ir ļoti nepieciešams veicināt uzņēmēju darbību un iedrošināt cilvēkus, lai viņi tiešām saprot, ka ar savām rokām var ļoti daudz ko izdarīt, ja? Ka nav jāgaida vienmēr kaut kas no malas. Un šajā projektā mēs mācāmies. Mēs bijām Polijā pieredzes apmaiņā, mēs vērojām viņu projekta gaitā izveidotos tematiskos ciemus. Tiešām ir ko mācīties cilvēkiem, galvenais nebaidīties un sākt darīt no paša vienkāršāko. Kaut vai Preiļu pils muižas valriekstus, jā, iekārt lentītē, jā. Arī tas ir darbiņš rokām, bet, naudiņa ir maziņa, bet viņi krājās, kā saka, jā. Santīmas nekrāsa pie lata netiks. Mums ir brīnišķīgas mājražotājas, mēs cienājam ar gardiem sieriem, mēs Krāslavas dzīvo alu piedāvājam, pagaidām vēl paši neražojam, bet, viss būs. Mūsdienīgais amatnieks ir amatnieks, kurš arī aicina turistus, un lai parādītu darbnīcu, parādītu savu prasmi. Un tāpēc arī tā ideja bija tā kā apvienoties. Mēs izdomājam, ka mums būs kompanija 4K, kur ietilst keramika, klugas, kokle un koks. Tā kā aicinām atbraukt pie mums ciemos. Šodien latgalieši atbrauca uz Rīgu, laikam paaicināt rīdziniekus uz Latgali uz Ziemassvētkiem. Šeit ļoti apsveicama ideja, ka reģions, kuru ir pierasts uzskatīt par kūtru un nabadzīgu, ir saņēmušies un atbraukuši tieši pašā Rīgas sirdī, centrāla tirgus rajonā un laiž vaļā andeli un dzied un dejo un pat iet pirtī. No Latgales gribētu novēlēt visiem priecīgus, gaišus Ziemassvētkus, lai jums izlēs daudz labas laimītes, un lai nākošais gads visiem ir labāks. Un mēs visi laipni aicinām uz Latgali, uz Zilo ezeru zemi. Vienmēr būsiet laipni gaidīti pie mums.